Every September, over 60 drivers gather at Drift Track, lured by the legend of the Witch's Kettle. The ancient witch leaves cryptic clues, challenging those daring enough to solve them. For centuries, this ritual has persisted, a mysterious test of wit and skill. No one knows what prize awaits, but they return each year, compelled by the witch's enigmatic game. Septembris ir beidzot sācies, un vai jūs zināt, kas ir septembra pati galvenā lieta? It's back to school. Hell nah. Ir ragans katls. Šobrīd es jau gaidu kaut pagājušā gada, jo jau pagājušajā gadā es ļoti gribēju braukt šajā trasē, bet, protams, nav labi skriet laikam pa priekšu. Labāk es sagaidu īsto brīdi. Un beidzot tas brīdis ir pienācis. Esam aizvadījuši savus pirmos gongs treniņus. Es teiktu, ka pirmā treniņa sesija aizvadījās ļoti labi. Es teiktu, ka es esmu jau atradis kaut kādu ritmiņu. Pagājušajā nedēļā mums jau īstenībā bija treniņš šajā trasē, tad es apmēram sapratu konfigurāciju. Tādu visu nedēļu es biju aizmirsis par braukšanu, jo man bija skola un peldēšana. Bet jā, tagad ar svaigu prātu esam gatavi atkal sākt driftiņu sacensības. Tā kā jā, esam ritīgi labajā garīgajā un gaidam nākamo treniņu sesiju. Esam pastīties, kā brauc pro džeki, kā brauc pārējie semi pro džeki un galvenais saglabāt to labo noskaņojumu, kas tagad ir. Šis ļoti izveidās. Riepas par tuvu stāvis, pat rātu neizlaid ārā, man jau atcitās dīks, kas tā pa kliņu. Tādi jūs klauni, tā bija divi. Kas tas tāds viss tagad saucās? Pornogrāfija. Pornogrāfija. Es tev grabu, kurā brīdī grabu? Es varu pateikt visu, kas man liekas dīvains, kas nebija sāva kas tur bija. Part 2. Walls are unforgiving at Witch Kettle. Ja, from Germany to Witch Kettle, motherfucker. Ja izskatās taisni. Tas jau tikai vizuāli. Jā. Bet nav baigi patīkami. Ko viņi tā nolūrē? Tur gāja viena sieviete gan tā ritīgā. Ritīgi bombastika saidai nodevu uz visu šito pusi. Sanāca tā, ka es pirmajā treniņa sesijās biju ļoti labi iebraucies. Es zināju, kur var laist ratu pa pašārējo līniju. Otrajā treniņa sesijā īsti neviens mums nepateica un uzlika iemetienā riepas, tāpēc es gāju tāpat kā parasti. Jā, sasit savu dirsu. Kā saka, nezināšana neatbrīvo no atbildības, ja to var attiecināt uz šito. Drama queen. Izdzēs šito ārā.
jā, jaunā Latvijas drifta, nu, negribu teikt cerība, bet uzlēcošā zvaigzne. Pavisam noteikti pagājušā gada strīta uzvarētājs šogad izskatās, ka uzvarēs arī semi-pro, diezgan tālu atrāvies no visiem pārējiem. Jāmēģina noturēt sniegumu. Priekš pirmā brauciena, priekš tāda vairāk save braucieni ir ļoti labi, ir 90 punkti, bet, godīgi sakot, mēs tagad centāmies izskaitļot, kur mums varēja noņemt punktus. Pirmais varētu būt par agresivitāti, otrais par pēdējo kasti, bet, nu, protams, tas viss piederās pie safe runa, vienkārši otrajā runā es iešu all in, es centīšos vairāk būt pilnā gāzē, uztaisīšu vairāk dūmus un kopumā, jā, vienkārši jācenšās uztaisīt tas brauciens agresīvāks. Jau tā viss bija labi. Sapratām, ka to jau es pats jūtu, ka pēdējā kastēs bija pārāk sekli, ka vēl varēja, jā, šur tur pielikt. Tā kā to arī pieliksim un cerams, ka rezultāts būs virs 90. Tā kā fingers crossed. Kaifam? Pa kaifam. Nē, bija labi, bet es minimāli, vot šī tik te varbūt pārlaid ratu pār pa līniju, varbūt arī nepārlaid, es nezinu, bet pašā trases malā ir kaut kāda bedra. Un jā, es aizķēru bedri. Viss jau būtu labi, es jau gribēju braukt tālāk, man likās, ka viss būs labi, bet jā, diemžēl nobortētu ratu mani iznesa riepās ārā, tā kā jā, nu, kā tā ir. Bet līdz tam brīdim es rītīgi kaifoju, tā kā, jā, all in or nothing vienmēr vai neizdodas, vai neizdodas, šoreiz neizdevās, bet tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ka rītdien būs jauna diena, rītā būs jauna piedzīvojuma, tā kā, jā, tagad es to vietu zinu, un labāk, lai tas notiek otrajā all in kvalī nekā tandēmos, tā kā esam gatavi rīt visu izdarīt pareizi, un viss saies. Tev smags disks? Jā? Nu, paldies! Ragans katla otrā diena ir sākusies. Esam nobraukuši treniņus. Es teiktu, ka treniņu gaitā mēs esam diezgan labi iesildījuši rokas. Esam gan pabraukuši līdu, gan pabraukuši čeisu. Tā kā līdā es teiktu, ka varētu to šur tur pielikt. Esam arī bišķiņ pielikuši gribu, tā kā bišķi jāpiešājās. Ko jūs ņirdat visu laiku? Noskatīsimies pro klases top 3-2 un jā, te jau gatavosimies mūsu tandēmiem. Pirmais tandēms mums ir pret Igauni. Tam vajadzētu būt ļoti interesantam braucienam, tā kā, jā, koncentrējamies uz to un tagad gatavojamies parādīt. Jo! Jau būs, ne? Nā!
pārliecinoši kopvērtējuma līderis. 422,25 punkti, gandrīz, pat ne gandrīz, bet vairāk kā 100 punktus priekšā otrajā vietā esošiem Raivim Veikšānam. Un, ja viņš nobrauc ļoti labi šo posmu, tad principā viņš jau vienu posmu pirms beigām varētu būt visu sakārtojis kopvērtējumā. Tā kā paskatīsimies, kā tas viss mums šodien atrisināsies. Cik vienā posmā, man liekas, ka 110 punktus varēja iegūt? 112. Jā, 100 par uzvaru un 12 par kvalu. Jā. Ok, nu skatīsimies, protams, ir nepacietība, atkal mums Magaivers uzdabojās bišķiņi. Mums saka, ka tā būs labi. Krustiņi būs vēl. Jā, šādi būs labāk. Tā mums... Malacīts. Pamodies? Jā. Bija labs? Labs līdz bija. Jā. Čeisā arī viss bija ļoti pareizi, jo, ja būtu viņam bijis tuvāk, būtu uzspisis virsū. Redzēja beigās. Izskatījās, ka viņš noslāpēja mašīnu. Karoči, es vienkārši sēžu uz sajūgu. Es domāju, es jau nevaru arī baigi bremzēt, jo es iztaisnošos sēžu sajūgu, nu tur spēr vaļā vienreiz, un tad beigās paspēr vaļā neiestaisnoju. Jā, nu tas bija galvenais pat stāvu. Es vienkārši šitā viņam slīdēja visu. Tikko nobraucām top 3-2 braucienu. Top 3-2 brauciens mums bija pret Igauni, viņa uzvārds bija Kuls. Viņš brauc ar 9... Viņš brauc ar zilu 9, nu zilu. Es nezinu, Atlantic Blue laikam 92. Un jā, pa lielam mēs jau līdā izdarījām pusi no savu darbiņu, diezgan atrāvāmies. Un es teiktu, ka tas bija mans labākais līds, kas man par šitām te 2 dienām ir bijis. Labi, vismaz viens no labākajiem. Un jā, pa lielam čeisā vienkārši arī nepušojām, jo zinājām, ka viņš bija, nu, tā kā es līdoju, ka viņš bija ļoti liela gabala no manis, tā kā izdarījām visu pietiekumu, riskēt arī nav pārāk daudz vajadzīgs, pēdējā līkumā viņš arī diezgan sabremzējās, tā kā labi, ka es nebiju pārāk tūts, tad būtu sitiens, un jā, esam tikuši tālāk, tad koncentrējamies uz top 16, pretī nāk arī Igauns, tā kā Igauni man mīl, tiekamies top 16. Zini, kā daram? Ko daram? Runājam par Āciju? Nē, tom. Karoči. Tā kā es nobraucu braucienu, es braucu startu, mēs runājam gan par telefonu un pēc tam arī gan par Āciju. Jā. Kur tu brauc? Uz startu. Tagad vai pēc tam? Tas ir. Jā, man pilnā izkautrējot. Semipro klases uzvarētāja titulu. 3 uzvaras par 4. Jā. Ļoti labi.
Tūlītās luksuforā būs zaļā gaisma. Un es domāju, ka šīs arī būs skatām tandēms, gan pa priekšu, kad Daniels brauks, gan arī aizmugurē. Jā, būs ko redzēt. Daniels Baumans kvalifikācijā otrā pozīcija, kopvērtējuma līderis. Viņš pa priekšu, Kirillis Maļinovskis sekos, iemetiens abiem diviem. Ir abi divi ļoti tuvu viens otram. Mēs zinām, ka šis varētu būt tiešām labs brauciens. Abi divi pārmetienā pāri kalniņam. Maļinovskis nedaudz nogriež trasu un mēģina būt turpat blakus. Baumans iespiedz kā gāzi kārtīgi grīdā un mēģina attālināties, bet tas nav tā, ka izdodas ļoti viegli un tur kontaktu pārmetoties neatstāja Maļinovskis vietu pārmesties Baumanim. Baumanim gan neko neizmainīja, Maļinovskim tas izmainīja pilnīgi visu. Pilnīgi visu, jā. Un... Daniels Baumans kvalifikācijā otrā pozīcija, kopvērtējuma līderis. Uzsāka kustību abas mašīnas, skatāmies, kā veiksies abiem iemetienā. Ļoti laicīgi Maļinovskis veicot ar fliku. Plaši brauc skaisti. Maļinovskis izbrauca vienu riteni, tā kā bišķiņā ārpus trases redzējām to, kā paceļ gaisā akmeņus, bet Daniels Baumans tā, ļoti labi seko arī gana tuvu ir piebraucis klāt un pašā finišā, tā kā noturās un nekas tāds baigs nenotiek. Saviem favorītiem uzvar izcīna Daniels Baumanis. Labi, viss čotka. Jācīnās tālāk. Tagad uzzināsim, pa ko mēs cīnīsimies, pa 1, 2, 3, 4. Tā kā, jā, var teikt, top 8 ir izdzīvots mini fināliņš pret Maļinovski, bet jā, tagad jāievelk elpa un jāiet cīnīties tālāk, tā kā turam tempu. Es nemācēju ļoti labi sekot. Tev vienkārši patika sekot. Bet labi, skatāmies tagad 2 jauniešu starta. Igaunis pret Latvieti, aiziet Baumans pa priekšu, Altmets aizmugurē. Un tojamies iemetienu zonai. Labs iemetiens abiem brīviem braucējiem. Altmets ļoti tuvu jau pielīdz latviešu pilotam. Arī pārmetienu brīdi. Nokļūdās Altmets tur vienā brīdī pazūd viņam Sanslī. Tikmēr Baumans tāpatās gāž kā būtu sācis, tā arī beigs. Un ļoti skaisti dūmi, ļoti labi Sanslīdi, ļoti liels leņķis, ļoti tuvu riepām un finišā. Nu, tur ar tādu mazu Sanslīdi beigās iebrauc Baumanis. Out front, Baumans will be chasing and let's go. Aiziet otrā daļa.
no altmetām tagad kārtīgi jāmēģina aizmukt prom, jāmēģina kaut ko parādīt, lai vēl izglābtu situāciju. Tikmēr Baumans jau arī samērā tuvu, aptuveni 1 korpusa atstumā, pirmajā pagriezienā pāri kalniņam, viņi dodas pilnā ātrumā, gāzes pedāls grīdā un tagad jāmēģina noturēties ārējā malā pie ārmalas, tos abiem diviem arī izdodās un vēl viens pārmetiens, tas arī labs. Baumans piebrauc ļoti tuvu un abi divi blakus finišā. Ļoti labi nobrauc abi piloti šo braucienu. Viss labi? Protams, mums vienmēr viss labi. Divas ir iekšā vēl un... Divas ir iekšā. Un vienu varēja pievilkt. Otra bija normāli, ja? Tā viena, jā. Jā, bet, nu, šīs dienas nopietnākā cīņa, teikšu, interesantākā viennozīmīgi. 2 juniori, Daniels Baumanis pret Mārtiņu Imermani. Jā, pagājuši gadu vēl cīnījās strītā un tagad jau pirmajā semipro sezonā cīnās pa priekšu. Nu, Baumanim ievērojami, protams, labāka sezona, viņš pārliecinošs līderis kopvērtējumā, bet Imermanim pārliecinošas sacensības Ragans katlā un aiziet pirmā puslieliem finālam. Imermans pa priekšu, Baumans seko, pievēršamies visu trasei un aiziet iemetienā. Nu, tik skaisti sinhroni, abi divi viens otram blakus. Skatīsimies, vai tas viss arī turpināsies pārējā trases daļā. Imermanim labs vadošais brauciens, bet Baumans turpat blakus un vēl ātrā trases daļa. Tur arī abi divi sinhroni cauri, vēl viens pārmetiens, abi divi vēl aizvien viens otram blakus. Kas par braucienu? Fantastiski aizvadā. Jā, mums jau aug jaunā paudze, ka Niknaks nebūs jau vairs vienīgais jaunietis. Mums vairs jau nav jaunietis, jā, laikam. Jaunietis jau skaitās līdz 27 apmēram oficiāli, līdz ar to ir vēl jaunietis, bet jebkurā gadījumā šie ir super jaunieši, abi divi finālā, abi divi līdzīgi cīnījās, un tagad otrā daļa Baumans pa priekšu, Imermans seko. Vai izdosies tikpat skaists brauciens, abi divi atkal ļoti tuvu no paša sākuma. Laba trajektorija pa ārmalu Baumanim, Imermans tur caur iekšmalu, turpaturās līdz gāzes pedāls grīdā, ātrā trases daļa, Baumans nedaudz atraujās, Imermans atkal pierauj klāt, vēl viens pārmetiens un abi divi ir finišā. Ļoti labs brauciens arī šoreiz, nu nedaudz Imermans atsevišķās vietās iepalika, bet tāpatās. Uzvaru mums šodien semipro klasē izcīnā Daniels Baumanis! Daniels Baumanis! Vai cik? 5. 5, ja? No 6 gonkām? Tu viss? Mēs no sezonā, man liekas, vinējuši jau. Tiešām bija likās labākais līdz, kas man bija. Bija ļoti labs līdz, un Chase bija vienkārši pasaka. Tāpēc Mārtiņš labi līd iedeva. Jā, tur bija stabils līdz, viņš netaisīja korekcijas, līdz ar to jūs abi divi skaisti plūdeni pa visu trasi gājāt. Pēdējais pametiens arī tā pielicies sabīja. Tur es... Nu, tad ar kopērtējumu arī, jā, jau priekšlaicīgi jau. Jā. Malacis.
Es ar tevi lepojos. Apsveic, tu arī Forši. kā lava. Jā, ar tiem maziem nav grūti. Vispār pirmie Viegli, otrie nav viegli cīnīt. To šām pareiz daudz dzert, nebūs efekts. Not surprised. It starts to get boring. Es teiktu, ka šajā gonkā jau mini-fināliņš sākās top 8, man bija jābrauc pret driftdarbnīcu, un driftdarbnīca arī brauc ļoti labi, un tā cīņa bija arī ļoti forša. Un, jā, bet, kas ir vēl foršāk, ir tas, kad man dieniņās, ko tie tur dara. Bet kas bija vēl foršāk, tas, ka finālos man bija jāsatiekās pret savu komandas biedriņu, par savu komandas biedru Mārtiņu. Un, jā, pa lielam norma bija tāda, ka abi divi rācijas off. Un, godīgi sakot, šeit pat parādījās neliela priekšrocība, ka es biju otrais kolī, jo pirmais man bija jāuztais chase runs, tur ir all in, un līdā, protams, jāuztais pēc iespējas tīrāks līds. Bet, ja būtu otrādi, tad būtu bišķi sarežģītāk. Tā kā, es nevaru zināt, varbūt tas arī tā bija ieplānots. Tā kā, jā, pa lielamā esmu ļoti priecīgs par šo raganeņu. Kā jau domāju, Ragana katrā līkumā bija paslēpusi savu noslēpumiņu, bet, ja tu noslēpumiņu uzminēsi, tad tu Gonciņu uzvarēsi. Un izskatās, ka mums arī sanāca. Tā kā rīt ir skola, jāiet uz skolu. Es labprāt nākamās dienas pēc gongas visu dienu guļu, bet jā, rīt būs jāsēž klasē, tā kā neko darīt. Bet back to school with witches, kā Nikolas teica.